Ministrs kungs ļoti atrauti to skatās. Ja mēs atrauti skatāmies vienkārši vienu viņeti, es piekristu. Problēma ir visā kopumā. Problēma, tas pīrāgs ir visur sadārdzinājies. Mums ir sadārdzinājis pagājušajā gadā, tas nebija briškans. Bet varbūt kāpēc automašīnām mēs maksājam dārgāk Latvijā? Finanšu nemaksājam dārgāk. Mums ir trešais lētākais tirgus Eiropā šobrīd par automašīnām runājot. Un Finanšu ministrija pagājušajā gadā palielināja par 10% brutāli visiem vienkārši transporta eksploatācijas nodokļu. Visiem, vienkārši visiem, bez nekāda ieruna. Viņiet arī palielināja par 47% šogad. Atkal gribējām palielināt un palielinājām to pārcēlām tikai uz nākošo gadu pēc vēlēšanām. Es ko gribu te pateikt? Kopējais sloks, ko Latvijas viens iedzīvotājs samaksā auto nodokļos, ir, es pateikšu, Vācijā ir 1,7% no ienākumiem. Jā. Latvijā ir 4,2%. Ja? Savukārt Spānijā ir 0,7%. Līdzīgi valsts ar mums, es domāju, pēc ienākumu. Mums 4,1% ar viņiem salīdzinot. Nu tad tā problēma ir kopējā slogā, ko mēs nomaksājam, kāda mums ir ienākuma. Un šeit jau tā viņetes problēma ir tā, ka ir tikai trīs valstis, kur ir 3-tonnīgām mašīnām. Visur adekvāti viņeti pieprasa no komerctransporta. Nešķirojot tonnām. Komerctransports definīcija nosaka, ka komerctransports sākās no 3,5 tonnām. Tā arī to citās valstīs ir ievieš. N1 daudzās valstīs vispār nav viņeti. Kāpēc mums tā ir? Tāpēc, ka viens vienkārši, es pateikšu, kur ir problēma. Ne jau Švinks kungs te ir problēma. Problēma ir vēsturiska. Repšs kungs atcēla vispār autoceļu nodevu, kas aiziet ceļiem. Ar to viss sākās. Satiksmes ministrijai nebija tiešo ienākumu, ar ko novirzīt ceļiem naudu. Un izdomāja, tas jau bija 14-15 gadu, kad izdomāja, ka uzlikt vienkārši viņeti visiem. Arī 3 tonu, jo 3,5 un uz augšu nepietika. Vajadzēja vēl vairāku skaitu braucēju, kas samaksā.